Jā, sveiciens tev šajā te jaunajā nedēļā. Es esmu Ārtūrs Avotiņš no Joshua Ministrijas kalpošanas, un šis video ir vārds šai nedēļai. Šajā reizē es pie sevis pārdomāju kādu lietu, un tas ir par to, ka tad, kad tu kalpo Dievam, kad tu dalies cilvēkiem, spilgts piemērs tam ir Dieva vārda sludināšana vai liecināšana par Dievu, par viņa darbiem tavā dzīvē. Tad, kad tu dalies ar kaut ko no savas sirds, tad ir tik ļoti svarīgi, ka tas arī kā tas skan, tas patiesi arī nāk no tavas sirds dziļumiem, un tu patiešām to arī to domā, un patiešām to vēlies izteikt. Un, lai to tā labāk varētu saprast, ko es ar šo domāju, man bija tāds piemērs, ka es tikko draudzē dalījos ar svētrunu, un viens piemērs palika nepateikts pašā svētrunā, bet es to pateicu uzreiz, kad bija beigusies dievkalpojuma tiešraide. Un šis te mans konkrētais piemērs, ko es gribēju teikt, bija par amerikāņu evaņģēlistu A.A. Allenu, par kādiem viņa dievkalpojumiem, kurus es skatījos pirms kāda laiciņa, un tie mani ļoti, ļoti uzrunāja par šī cilvēka drosmi vienkārši sludināt evaņģēliju, aicināt cilvēkus uz priekšu, lai viņi nāk un patiešām ar ļoti, ļoti nopietnām slimībām, lai viņi vienkārši nāk un par viņiem lūdza, un viņi visi arī tika dziedināti no šīm slimībām, kas mani ļoti, ļoti pārsteidza. Un šis te spilgtais piemērs kaut kā izpalika no visas manas svētrunas, un protams, šis piemērs, ko es tagad minu, arī par šo te kalpošanas darbu, ko mēs veicam, protams, ka tas lielā mērā attiecas par Dieva vārda sludināšanu, vai arī liecinot kādam par Dievu, arī par šo, bet es ļoti vēlējos ar šo dalīties, tāpēc, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, lai viss, ar ko tu dalies, tiesi deg tavā sirdī, jo, kā izrādās, es biju gatavojis, es biju pārdomājis šo piemēru, bet kaut kā biju savu šo svētrunas laiku aizpildījis ar kādām citām tēmām un lietām, ko gribēju, kuras arī gribēju minēt. Bet es sapratu, ka tas bija piemērs, kas bija pat tiešām manā sirdī, bet tas kaut kā izpalika. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi šis mans atgādinājums šajā reizē, tad, kad tu kalpo cilvēkiem, vienkārši dari to, kas ir dzīvs, kas patiešām ir dzīvs no tavas dzīves piemēra. Tie piemēri, tās liecības, kas patiešām darījušas dzīvu, piemēram, tavu ticību, tavas ticības sākumus varbūt. Tās liecības, kas patiešām priekš tevis ir tik reālas, tik dzīves, un tas ir ļoti būtiski un svarīgi, ka tieši tā mēs arī kalpojam ar to, kas priekš tevis ir dzīves un patiešām reāls, un arī globālāk paskatoties par kalpošanu Dievam vispārīgi, ir tik ļoti svarīgi. Mēs šodien arī sadraudzības laikā pēc dievkalpojuma mēs tā runājām ar tuvākajiem cilvēkiem, ka ir patiešām tik ļoti svarīgi kalpot ar tām dāvanām, kas tev pirmkārt jau ir, un dari to un kalpo tādā veidā, kas atnes vienkārši mieru, prieku un patiesu tādu, varētu teikt arī vieglumu, patiešām patīkamu sajūtu tavā sirdī. Protams, šis miers un prieks ir ārkārtīgi svarīgas lietas. Un vienkārši sakot arī tas, kas patiešām deg tavā sirdī, ko tu vienkārši
tu pat domā pie sevis, kaut es šo varētu darīt priekš Jēzus un viņa valstības, kaut es to pat tiešām varētu darīt, un zini to, ka tik ļoti bieži tas arī ir tavs aicinājums vispār no Dieva tavā dzīvē, un tik ļoti svarīgi ir tieši ar to arī sākt savā dzīvē. Dari to, kas dara tavu sirdi priecīgu, ka tu vari kalpot cilvēkiem ar to, kas tev jau ir. Tā var būt praktiskā kalpošana. Jā, tas var būt Dieva vārda sludināšana vai liecināšana, evanģelizēšana uz ielām pat. Ir dažāda veida kalpošanas. Un arī šis globāli skatoties par kalpošanu kopumā, kā es arī pašlaik saku, ir svarīgi dari to, kas ir dzīvs tavā sirdī un par ko tava sirds patiešām arī dega. Un, protams, Dievs ir ieinteresēts arī paplašināt tavas robežas un dot vēl vairāk. Bet sāc ar to, par ko vienkārši labāk tu sirdī jūti mieru par šo lietu, bet tu vismaz esi patiesi pārliecināts. Šo es vēlos darīt, par šo es esmu drošs. Šī lieta un kalpošana, kā es varu kalpot Dievam, tas patiešām ir manā sirdī, man par to nav šaubu, un es labāk daru to, nekā kaut ko citu, bet par ko es tomēr šaubos vēl. Tāpēc šis ir tas, ko es šajā reizē vēlos tā uzsvērt un dalīties. Un jā, tas piemērs, ar ko es šīs dienas vārdu arī sāku, par to, ka ir svarīgi sludināt evaņģēliju un vienkārši ticēt un piedzīvot to, ka zīmes un brīnumi tam seko līdzi. Tāpat kā es pieminēju šo evaņģēlistu A.A. Allen un to, ka Jēzus vēlas, lai mūsu kalpošana ir svaidīta un lai mēs dalāmies no savas sirds šīs pārpilnības un arī sirds patiesumā, lai sākam ar tām lietām, kas patiesi ir mūsu sirdī. Tāpēc šis ir tas vārds, ko vēlējos no sirds atstāt priekš tevis šai dienai, vari šo visu pārdomāt un lai Jēzus tev atklāja vēl ko vairāk un vairāk un tik ļoti svarīgi dalies un sāc darboties priekš Dieva valstības un arī turpini darboties ar to, par ko tava sirds deg patiesi, kas patiesi ir tavā sirdī un atnes to prieku, mieru un šo īpašo gandarījumu un to patīkamo sajūtu. Tāpēc pagaidām svētības vēlot šajā reizē teikšu tev visu labu, tiksimies jau citā nedēļā. Pagaidām, atā.